Šodien mēs atkal runājam par dimantiem. Dimanti, protams, ir vienīgi Dieva vārds, ir vienīgie patiesie īstie dimanti. Dimants mums atnes kungs Jēzus. Pats Dievs atnāca šeit, dzīvoja mūsu vidū un runāja mums Dieva vārdus. Un Jēzus varēja runāt ar smaidu, varēja runāt lēnprātīgi un mierīgi, bet viņu vārdi bija vienreizēji patiesi, un nekas patiesāks šajā pasaulē par Jēzus vārdiem nav. Paklausieties Jēzus vārdus, Marka 13:31. Debesis un zeme zudīs, mani vārdi nezudīs. Debesis un zeme zudīs. Šajā pasaulē nav nekā stabilāk par debesīm un zemi. Un Jēzus saka, mani vārdi ir stabilāki. Citiem vārdiem, kad mēs ar tevi stāvam uz zemes un redzam debesis virs savas galvas, mēs zinām, ka Jēzus vārdi ir patiesi. Un pat ja nebūtu zemes un nebūtu debesis, Jēzus vārdi vienalga būtu patiesi. Un mums to vajadzētu tā rēķināties ar šiem te Jēzus vārdiem, kā ar tādiem dārgiem, nemainīgiem, patiesiem dimantiem. Lūkas evaņģēlijas 4. nodaļā viņš saka sekojoši. Tā kunga gars ir uz manis, un tad viņš saka, pasludināt priekvēst nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem tā tālāk, bet viņš nobeidz savu sakāmo ar pasludināt mūsu kunga žēlastības gadu. Jēzus atnāca, pats Dievs atnāca un saka, ja atnācis jauns laiks, žēlastības laiks. Tie, kas ir tādi iedziļinājušies teoloģiskajās studijās, viņi zina, ka ir bijuši dažādi laiki. Ir bijis sirdsapziņas laikmets, nevainības laikmets. Pirms šī Jēzus pasludinājuma ir bauslības laikmets, drusku mazāk kā 2000 gadu. Bet Jēzus mums pasaka, sācies ir jauns laiks. Un te ir tāds lielais misēklis, ko mēs kādreiz nepiefiksējam. Mēs domājam, ka vienkārši turpinās tas pats bauslības laikmets, turpinās tās pašas attiecību paradigmas, kā tur cilvēki sagrēkojās, un tad Dievs viņus sodīja, kā viņiem tur bija viss jānopelna, lai viņi kaut ko atcerieties. 28. nodaļa, 5. Mūzes grāmata. Ja jūs visu to darīsiet, ja jūs visu to turēsiet, tad jūs būsiet svētīti. Ja jūs to nedarīsiet, neturēsiet, būsiet nolādēti. Tas bija bauslības laiks. Tagad mēs ar tevi dzīvojam žēlastības gadā. Vecajā derībā Mūzes runā par to kā par jubilejas gadu. Un tas ir tas gads, kad mēs varam atgūt visu, kas mums ir nozagts. Tas neatnāks automātiski. Mums ir jāzina, kas mums ir nozagts, un tas ticībā uz kunga Jēzus darbu jāpieprasa, jāiegūst atpakaļ. Un tas ir tas lielais, milzīgais pārmaiņu laiks, kurā mēs ar tevi dzīvojam, kad mēs varam atgūt, pateicoties šim te jubilejas gadam, kunga Jēzus nopelnam, mēs varam atgūt gan savas attiecības ar Dievu, gan savu statusu Dieva priekšā, kā Dieva bērniem, kā taisnajiem, kā tiem, kas apveltīti ar pilnvarām un varu. Mēs varam būt svētīti un staigāt šajā svētībā. Citiem vārdiem, mans mīļais brāl un māsa, patur to prātā, ka vairs nav Mūzes paradigma, ir žēlastības laika paradigma. Tad lūdzu dzīvo kā tāds, kurš dzīvo šajā žēlastības laikā. Skaties ar drošību uz debesīm, pateicies par kunga Jēzus darbu, jo tas tavā dzīvē var atnest tādas pārmaiņas, par kurām vecās derības cilvēki vēl tikai sapņoja. Es tevi apsveicu, mēs jau gandrīz 2000 gadu dzīvojam žēlastības vai jubilejas gadā. Un tas ir brīnišķīgi.